Labdien, esmu Dainis, un šodien gribu pastāstīt par savu pirkumu, ko es veicu priekš sava 3D printera, kur es vēl turpinu vākt kopā. Tā jau man viņš strādā, viss ir kā labi, bet man iekrita labs piedāvājums internetā, jauns ekstrūders. Es jau tā kā vācu savu printeru kopā, tad es jau šo ekstrūderu BQ3D, BQ-H2 redzēju jau internetā piedāvājumā AliExpressā, bet tikai niansīte bija tāda, kad tas apmēram kaut kur pusgadu vairāk atpakaļ viņš maksāja 100 un vairāk eiro. Un par cik tajā laikā man bija visādi citi sīkumi jāpērk, tā summa izskatījās diezgan liela, un es nolēmu atstāt to uz vēlāku laiku, tā kā būs brīvāk līdzekļi. Un tagad es pirms jaunā gada pamanīju šo pašu piedāvājumu, arī BQ2 internetā pār cenu 64 eiro ar visu piegādi. Es domāju, ka tāda iespēja garām vairs nevajag, un tāpēc es viņu pasūtīju. Viņš nāca šis ekstrūders, un komplektā viņam vēl bija ventilācija priekš diega decēšanai. Tā BQ 3D, tas firma, kas piedāvā ļoti kvalitatīvus izstrādājumus 3D printeriem, un tāpēc es domāju, ka var riskēt. Tātad šeit es rādīju kastīti, pats nosaukums BQ. Tā, viņam nāk līdzi pasīte tāda neliela, ar tehniskiem datiem. Tātad viņš ir paredzēts printēšanai līdz 270 grādiem, iespējams upgradeot līdz 500 grādiem. Tāpat tiek uzrādīts soļu motoru soļu skaits uz milimetru. Tā svars viņam ir 194 grami. Te viņa fotogrāfija ar izmēriem. Neizmēriem aprakstu pareizāk. Tālāk vēl te ir dažas specifikācijas. Tātad sistēma ir 24 volti. Par cik man barošana 24 volti. Tā, un otrā pusē. Te jau paskatās, var redzēt šo ekstrūderu izjauktā veidā. Tā. Un tas arī būtu papīri. Tālāk viņš nāk iepakots ļoti smukā kastītē, kā jau dārga prece. Tā. Un šeit ir pats ekstrūders. Kā redzams, ļoti maziņš. Kopā ar motoriņu ventilātoru, kas nāk šajā galā, 195 grami. Un gabarīti minimāli, jo viņam hotenda dzesēšana ir šeit iekšā korpusā. Šeit viņam galā tiek uzstādīts ventilators, kas dzesē to visu sistēmu, un var redzēt, ka tas ventilēšanas laikā gaisma plūsma iet projām no uz augšu vai uz sāniem, bet neiet uz apakšu, kas ir ļoti svarīgi pie printēšanas, lai neapūstu detaļu. Tā, kas te viņam tāds ir? Tātad motoriņš viņam ir maziņš, 33, man liekas, ātrumā nevar ieraudzīt. Par cik viņam ir maziņš motoriņš, lai saglabātu tos mazos gabarītus. Viņam iekšā diega padevēji ir pārēja divas lielais zobrats, mazais zobrats ar attiecību 7:1. Šeit viņam padodās iekšā diegs, šitā skrūva regulē zobratu saspiešanu diegam, vairāk mazāk ar šo podzeņu jūs varat atbrīvot zobras, lai ievietot šeit diegu. Tāpat viņam ir caurumiņi ar vītni M3 visās pusēs, kas atvieglo viņu uzstādīšanu jebkurā printerī. Tā, tas ir pats korpusiņš. Korpusiņš jaucās viegli ārā, pietiek atskrūvēt divas skrūves, un visas tās detaļas sadalās.
Bet, nu, tas mums tagad nav vajadzīgs. Tā, kas viņam vēl nāk komplektā? Tātad komplektā viņam nāk atslēdziņas, ar kuru palīdzību viņu var saskrūvēt, uzstādīt. Vadiņš motoram. Tas ir sildelements. 40 vati, 24 volti, pilnīgi pietiek. Tāpat ir motoriņas desēšanas, kas tiek uzstādīts uz šī gala. Šeit viņš tiek uzstādīts. Ļoti kompakts sistēma. Tā. Termorezistors ar visu galu. Un vēl skrūvīšu komplektiņš. Priekšfiksācijas. Tāpat arī termocaurulīte, ko liek iekšā termobarjerā, kad vecā izstrādāsies. Tā, tas ir pats komplektiņš ventilatoram. Tātad es viņu ņēmu, kāpēc? Pirmkārt, par viņu ļoti labas atsauksmes internetā, neskatoties uz šādiem tādām niansītēm. Viņš printē ar jebkuru materiālu praktiski. Un gan sieto, gan mīksto. Tāpat viņu var nomainot šito termobarjeru uz metālisko vai kādu tur es momentu neatceros. Var printēt ar temperatūram līdz 500 grādiem. Tātad tas bija par pašu Hotendu. Nezinu. Tas ir tas ventilators. Tālāk, lai viņu uzstādītu uz savu printeru, par cik viņam ir forma tāda jokaina, tad iepriekš es izprintēju tādu detaļu, nu viņa vēl nav īsti apstrādāta, kura montējas virsū tādā veidā. Ar skrūvītiem pievilkās no jebkuras puses. Tā kā tas ir ļoti parocīga sistēma. Un šitā detaļa stiprinās jau pie X-as karietes. Tā kā viņš augstuma ziņā aizņem ļoti minimālu vietu. Nav tās garās dzēsēšanas trubas, kas parasti ir printeriem. Vispār viņš ļoti maziņš ir. Tā, un kas vēl šim? Tā, no firmas vēl nāk tāda pīlīte, BQ, kas ir parasti viņiem. Viņam komplektā nāca arī dzēsēšana priekš diega. Tas ir svarīgs elements, kad tiek printēts, lai diegs tiktu ātrāk atdzesēts un labāk viņš saķertos tā. Tātad viņš izskatās tāds. Ar sprauslām no sāniem, kas ir ļoti svarīgi. Motoriņš ņemās nost, atsevišķi arī 24 volti. Stiprinās viņš tā uz šīs un šīs skrūvītes tervītnēm. Te viņam ir speciāli caurumiņi. Tātad no sākuma tā tiek pieskrūvēts pats šitas veidinamais. Un te var redzēt, ka viņš vienā līmenī ar Hotendu un pūs tieši uz diegu un nekur citur. Un tā kā šitā detaļa ir ar divām skrūvītēm pieskrūvēta, tad viņā ieliek vienkārši ventilatoru apakš tāda. Un arī pieskrūvē ar divām skrūvītēm. Un viss notiek. Tādā ziņā pagaidām es gaidu, kad man atnāks pati kariete, jo man vecā tipa kariete ir nedaudz savādākas formas. Uz viņu šito jau uzstādīs būs diezgan liela nobīde, bet vecā kariete, jaunā kariete maksā kaut kur 5 eiro ar visu pasūtīšanu. Viņai drīz jāparādās, un tā, ka viņa atnāks, es viņu uzstelēšu un par jums parādīšu, kas tur sanāca.
Tāpat arī ventilatoram līdz nāks klemītes, kuras var uzpresēt uz ligzdām. Tāpat skrūvītes stiprinājumam un galiņš. Tā, un tādā ziņā man it kā viss ir sagatavots. Atliks tikai montēt un skatīties, kas sanāks, un es to jums noteikti parādīšu. Šo hotendu, kad es pirmo reizi ieraudzīju Big Q2 internetā, kad viņš maksāja 100 eiro, man viņa it kā negribējās ņemt, jo pārāk dārgs, bet pa 64, es domāju, tas ir tā vērts, ar visiem piedarumiem. Un pie tam ļoti maziņš, viegls, 195 gramu tikai. Un tas uz doto brīdi būtu arī viss.